Dzimušie 5., 14. un 23. datumā. Kāpēc viņus tagad ir jāklausās? Iepriekšējos video es teicu, ka uzmanīgi klausieties, ko viņi tagad saka. Donalds Trumps, Jeffrey Sachs, Džons Meršmejers. Viņi visi ir dzimuši kā apziņas skaitlis 5. Ko tas nozīmē? Katra cilvēka karmiskais uzdevums šajā pasaulē ir pilnveidot sevi un izstrādāt kompetences. Dzimušie 5., 14. un 23. datumā ir nākuši uz šo pasauli iemācīt cilvēkus komunicēt. Tie ir augstās komunikācijas cilvēki. Cilvēki loģika, cilvēks biznesa, cilvēki skaistums, cilvēki tehniskais intelekts. Dzimušie 5., 14. un 23. datumā tie ir tie cilvēki, kuri iemācīs katru cilvēku izveidot komunikāciju. Skatieties, kad mēs zīmējam matricu, piecinieks atrodas pa vidu. Ja mēs uzrakstam no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tad kreisajā pusē atrodas 1, 2, 3, 4. Labajā pusē atrodas 6, 7, 8, 9. Pa vidu atrodas 5. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir kā svari. Tie ir kā tāds stabilizators. Okay? Tie ir cilvēki, kuri izklausīs, izpratīs loģiskā veidā, ko grib šitā puse un ko grib šitā puse. Tāpēc arī viņi ir iedzimti komunikātori un cilvēki biznesa. Ko saka Trumps? Ko saka Jeffrey Sachs? Ko saka Džons Meršmejers? Viņi saka to, ka karam ir jābeidzas. Piemēram, Džons Meršmejers, Jeffrey Sachs, viņi jau ļoti sen stāsta, kāpēc tas karš sākās vispārībā. Viņi chronoloģiski izlika un pastāstīja, kāpēc, kurā gadā, kas notika, dēļ kā un kas to vispār dara. Dargie draugi, es no visas savas sirds jums ļoti silti iesaku izslēgt ārā televizoru, iegooglēt tos divus cilvēkus. Ja Trumpu visi ļoti labi saprot, ļoti labi pazīst, bet iegooglēt tieši Jeffrey un Džonu un paskatieties, ko viņi runā. Paklausieties jebkurā valodā, angļu, krievu, latviešu valodā, paklausieties, ko viņi saka. Tie ir piecinieki. Tie ir cilvēki, kuri atnākuši to pasauli caur komunikāciju izveidot biznesu. Mums ir vai nu biznes, vai nu mums ir karš. Pēdējais, ko es pastāstīšu par cipariem, ir atgādinājums tiem, kas jau zina, ko tas nozīmē. Apziņas skaitlis, tā ir dzimšanas dienas datums. Tas ir tad, kad tu esi piedzimis, diena. Tas ir tas, ko tu gribi, tas, ko tu vēlies. Tas, ko tu dari līdz 33 gadiem. 33 gados ieslēdzās misija. Okay? Un misija tas ir, kā tu darīsi un kā tu iesi pie tām lietām, ko tu vēlies. Un skatieties, Trumps ir apziņas skaitlis 5. A viņa viceprezidents J.D. Vance ir misija 5. Lai jums jauks vakars, pieskaties uz konsultāciju.